Latvija – Cēsis, MTB Trek maratona 5. posms. Cēsu apkārtne radīta maratonam, bet vai lielais karstums un svelme? Šī ir karstākā diena šajā gadā. Termometra stabiņš iesilis līdz plus 37 grādiem. Dalībniekiem nepieciešama milzīga motivācija, lai startētu un mītos līdz galam. Uz starta garajā 64 km un pusmaratona 32 km distancē vairāki simti dalībnieku. Tas, kā viņiem veiksies, rādīs laiks. Katrā ziņā organizētāji, saprotot grūtos apstākļus, trasē ieviesuši vairāk dzirdināšanas punktu nekā līdz šim. Trešais numurs un nevar pabraukt. Tas ir gan Nīkuls. Šau Nīkuls! Kamēr lielie ar karstumu cīnās savās distancēs, mazie ķipari tepat stadionā speciāli viņiem izveidotā trasē. Jaunie censoņas izturīgi, lai arī karstums liels, šie tiek galā lieliski. Bet kas tad te? Finišā sāk parādīties MTB Trek maratona 6. posma dalībnieki. Kāds ir izturējis visus kilometrus, cits tikai daļu. Vietām pļāvās bija tāda svelme, tur jau likas, ka 40 grādi ir. Kad tu uzbrauc un tad tev rokas kājas deg, un vēl ūdens nav un tā. Tad beigās kaut kur meklē, kur ir ūdens, kur peļķis. Smagi, ļoti smagi. Baigi grūti karstā laikā braukt. Tik karsts man tā liekas vēl nekad nav bijis. Principā pēdējo apli, pēdējo pusapli jau vienkārši knapi turējos. Lēnām brauc. Nevarēja vairāk pabraukt. Priekšrocība varbūt tiem, kas ir varbūt ilgu laiku trenējušies pa dienvidiem, šitādiem karstumiem adaptējušies, bet es domāju, visumā visiem bija pasmagi. Katrs dalībnieks parakstās pats par savu veselības stāvokli, bet, protams, ka mēs pievēršam tam uzmanību un skaidrs, ka ātrie ir bišku tādā stingrākā režīmā gatavi strādāt. Jā. Un, kā es teicu, galvenais veldzēties, visu laiku informēt, lai paši ņem ūdeni līdzi, un ne tikai ūdeni, bet arī, teiksim, to sāļu dzērienus, ko tu izsvīsti, lai veselību saglabātu. Šo posmu var apzīmēt ar vienu vārdu – grūti. Un ne tāpēc, ka par maz trenējušies. Braukt ar velosipēdu 20 grādos nav tas pats, kas 37. Man galvenais uzzināt, kādi ir nosacījumi braukšanai karstā laikā, kas jādara un no kā labāk izvairīties. Droši vien, ka dzert ir nolaists dzert, jā, bet, bieži vien jau to arī par maz vēl. Tas ir, kā kuram cilvēkam tā termoregulācija, ieregulēt, jā, cits tur karstam vieglāk, cits grūtāk panest, no tā vairāk atkarīgs ir, jā. Daudz dzert, un tas arī ir viss. Priekš manīm. Man beidzās ūdens un uzreiz apstājos. Ja būtu visu laiku dzert, tad es karstumu panesu ļoti labi. Nav problēmas nekādas. Ir labi jau dabūt kaut kādas lupatas, tādas švandas, kur sliktas tā kā aiz apkaklas un dzesēt. Galvu. Es teiksim, dzesēs laiku, vai viņa ķermeni dzesēt. Tā jau vienkārši pārkarst. Tā kā tagad bija diezgan slikti pēc finiša. Tātad ūdens un vēlreiz ūdens. Protams, arī jāapzinās savs spēks. Tagad gan Trek MTB maratona 5. posma Slavas aleja. Garajā distancē starp dāmām 3. Aiga Paegle, 2. Madara Furmana, bet 1. Lelde Ārdava. Starp vīriem 3. Normunds Zviedris, 2. Dimitrijs Rokins, toties 1. Ivars Prokofjevs. Pusmaratonā starp dāmām 3. Renāta Sīle, 2. Maija Platace, toties 1. Ieva Strēle. Starp vīriem 3. vietā Guntis Šeflers, 2. Zigmārs Zučiks, bet 1. Mārtiņš Blūms. Noslēdzošais MTB Trek maratona posms jau šajā nedēļas nogalē 18. augustā Siguldā. Tiekamies trasē. Man 2 ritiņi stāv pagrabā. Es gaidu to, ka es varēšu braukt savā mūžā. Tu man nefīgi tik daudz te neņem. Man nepatīk.